Aizsākoties jaunajam mācību gadam 4. septembrī Liepājā, Saulrietu ielā 7 tika atvērta pirmsskolas izglītības iestāde Liedaks. Pilnībā no jauna uzbūvētā ēka ir viens no lielākajiem un apjomīgākajiem investīciju projektiem, ko īstenojusi pašvaldība izglītības infrastruktūrā pēdējo gadu laikā. Jaunais bērnu dārzs salīdzinoši ar citiem Liepājā esošajiem izskatās un ir iekārtots krietni askētiskāk, sekojot skandināvu izglītības sistēmas jaunākajām tendencēm, ar mērķi bērnus vairāk izglītot, nevis izklaidēt. Droši vien sākotnēji jau ar vizuālo izskatu. Ļoti daudz saka, ka tas neatgādina klasisku pirmsskolas izglītības iestādi. Bet gan tāds vizuālais noformējums, gan arī pati tā varbūt iestādes būtība ir tas, ka mēs tiecamies uz brīvdabas pedagoģijas pieejas īstenošanas puses, kā aizņemts no skandināviem varbūt mazliet, gan ēkas ārējā izskatā to redzēt, gan arī iekšējā būtībā. Daba kā tāda ir viena no mūsu tādām darba prioritātēm. Ļoti daudz iet dabā. Mēs atrodamies brīnišķīgā vietā. Mums apkārt ir jūra, parks, tepat netālu ir arī atomi droši vien, ar kuriem mēs veidosim sadarbību. Un tad ļoti daudz iet dabā. Pētīt, mācīties, jo daba norūda gan raksturu, gan gribu, gan attīst daudz un dažādas prasmes bērniem. Un mūsdienu trakajā, steidzīgajā pasaulē bieži vien varbūt paliek otrajā plānā, bet tā ļoti daudz dod bērnam. Tādēļ arī mēs esam izvēlējušies darboties šajā virzienā un sniegt viņiem šo iespēju iet dabā, izzināt, pētīt, mācīties. Otra lieta ir tā, ka mums ir arī dabas zinātņu klase, kur mums ir dažādi eksperimentu komplekti, kurus mēs mācīsim bērniem izmantot un modināt šo pētniecības prasmi jau no agras bērnības. Jaunā bērnu dārza atklāšana ir būtiski sekmējusi arī tā saucamās bērnu rindas sarukšanu. Rinda, protams, samazinās. Neliela rinda ir, un tas ir tikai normāli, tāpēc, ka bērnus rindā var reģistrēt no to piedzimšanas brīža, un to mēs zinām, ka bērndārzs gaitas mēs varam pašvaldībā uzsākt no 1,5 gada vecuma, vai citās iestādēs no 3 gadiem, līdz ar to tā rinda pati kā tāda jau ir. Mēs vairākus gadus esam satraukušies tieši par to, kāda ir šī akūtā rinda, un akūto rindu mēs saucam tātad bērnam izpildoties 1,5 gadu vecumam, vecākam izsakot vēlmu sākt atkal atgriezties darba tirgu un sākt strādāt, vienkārši vairs nav šīs pašvaldības iestādes, kurās bērniņam rastos vieta. Lūk, tas šobrīd, jāsaka, tā akūtā rinda būtībā ir virs 170, kas ir spēcīgi sarukus salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo mēs ļoti labi zinām, ka uzreiz jau 144 bērnus paņem konkrēti šodien jaunatvērtais bērndārzs Liedaks. Liedaks paredzēts 144 bērniem 8 grupās vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Iestādē nodrošinātas darba vietas 36 darbiniekiem, bērnu dārza ēka būvēta 2 stāvos 1880 kvadrātmetru platībā. Tā ir mūsdienīga plaša vide ar lieliem logiem un gaišām atvērtām telpām.